Jā, sveicināti. Sveicināti klātesošie un diskusijas dalībnieki. Tātad šodien mēs mēģināsim mazliet izgaismot jautājumu par traktortehnikas vadīšanas tiesībām. Un es varbūt mazliet ieskicēšu iemeslu, kādēļ mēs šādu diskusiju izlēmām rīkot. Un, protams, stādīšu priekšā jums klātesošos cilvēkus, kurš vēl nav uz ievada slaida paspējis to izlasīt. Un tad jau turpināsim un centīsimies iekļauties mums atvēlētajā laikā, kas nav pārāk garš. Tātad, kā liela daļa iespējams no jums zina, pagājušā gada jūlijā Ceļu satiksmes likumā tika veikti grozījumi, kas nosaka, ka turpmāk dažu noteiktu kategoriju traktortehniku drīkstēs vadīt arī ar parastajām B, C un tā tālāk kategorijas autovadītāju tiesībām. Līdz tam traktortehniku drīkstēja vadīt tikai ar speciālajām traktortehnikas vadīšanas tiesībām. Taču, kā mēs arī liela daļa no vismaz šeit klātesošiem noteikti zinām, ar traktortehniku nevien pārvietojas, tātad to nevien vada, bet ar to arī strādā. Un šajā sakarā industrijā viesojoties dažādos būvniecības ceļu būvs objektos un satiekoties ar operatoriem, izkristalizējās tāda lieta, ka lielai daļai operatoru nav skaidrības vai ir dažādi papildus jautājumi saistībā ar šiem grozījumiem. Ja ko tad drīkst, ar ko drīkst, ja drīkst vadīt vai drīkst arī strādāt. Jo ar daļu traktortehnikas tomēr ir nepieciešams padziļinātas zināšanas, kā ar to strādāt. Ja? Tādēļ arī varbūt šāds zināmā mērā diskusijā dots šāds jautājums vai nosaukums, zināmā mērā, kurmīša jautājums hamletiskās noskaņās, ja? Rakt vai nerakt, ja? Tad ko mēs drīkstam, ar ko mēs drīkstam un kurš tad drīkst. Tie operatori, kuriem jau ir speciālās traktortehnikas vadīšanas tiesības, kaut vai tikai viena kategorija, tie var nosacīt, protams, neuztraukties, ar viņiem tā kā viss ir kārtībā. Taču šie grozījumi noteikti ieviesīs kaut kādas izmaiņas arī nākotnē. Un par to tad mēs vēlētos šodien arī parunāt, kāda ir esošā situācija, kas varbūt tad par šo laiku, 9 mēneši ir pagājuši kopš šiem grozījumiem, kas ir konstatēts jau, kādi tad ir plusi, varbūt kādi ir mīnusi, ja tie ir, un ko tad mēs visi kopā varētu darīt, lai situāciju uzlabotu, vai ja ir nepieciešams kaut ko vēl darīt. Un tādēļ šodien es esmu aicinājusi Mārtiņu Tronu, no Zemnieku Saeimas, kuru iniciatīva bija šie grozījumi, tad pārstāvis no Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras. Pie mums ir Ervīns Lipe, tehniskās uzraudzības departamenta Vidzemes nodaļas vadītājs, Lauris Ozols, tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes nodaļas vadītājs, un arī 2, operātoru tautas pārstāvi no industriālās tehnikas pasaules, ja tā varētu teikt. Juris Steps, uzņēmuma Ground Master īpašnieks, ilgadīgs operators un arī operatoru instruktors, un Roberts Mūrnieks, Sijas Vekon pārstāvis, tas ir industriālās tehnikas tirdzniecības uzņēmums, kurš arī ir ilgadīgs operators un operatoru instruktors. Un tad varbūt iesākumā došu vārdu Mārtiņam, ieskicēt mazliet, kā tad tas viss sākās un kādēļ šādi grozījumi. Jā, es saprotu, ka es labāk pieceļos, un tad vai ētāk sēdēt. Droši. Īsti nevar saprast. Laikam pat arī var sēdēt. Jā. Labdien visiem, Mārtiņš Trons no biedrības Zemnieku Saeima, un, kā saka, katrai lietai ir kaut kāds iemesls, kāpēc kaut kas notiek. Neesmu vēsturnieks, bet, manuprāt, lai mēs varētu vairāk spriest par nākotni, par esošo situāciju, mums jāizprot arī pagātne. Un pirms šiem grozījumiem bija arī virkne citu grozījumu ceļu satiksmes likumā un citos normatīvos aktos, kas tika rosināti no nozares puses, jo nozares politika veido zemkopības ministriju kopā ar nozari. Un ja nozarei ir redzējums par lietām, kas ir jāmaina, jāmazina birokrātija vai kaut kas jāsakārto, tad nozares organizācija pienākums ir vērsties ministrijā, Saeimā, ministra kabinetā un virzīt attiecīgos arī grozījumus. Skaidrs, ka pirms vairākiem gadiem tā situācija, manuprāt, bija vēl sarežģītāka. Vismaz atnākot strādāt uz Zemnieku Saeimu, tanī brīdī mums bija 7 traktortehnikas kategorijas, dažādu iemeslu dēļ, droši vien par to mēs šodien nediskutēsim.
Un pirmais virzītais priekšlikums un iniciatīva bija attiecīgi samazināt šo kategoriju skaitu uz 4. Manuprāt, tā bija tā labā lieta, ko mēs kā nozare arī izdarījām, lai mazinātu birokrātiju, lai veicinātu nodarbinātību, lai veicinātu darba spēku pieejamību nozarē un arī uzņēmējiem mazinātu izmaksas. Nākamais bija jautājums arī par grozījumiem ceļu satiksmes likumā. Mums arī izdevās aizpagājušajā gadā, ja nemaldos, samazināt arī šo vecuma cenzu, lai jaunieši varētu ātrāk arī oficiāli legāli strādāt un pārvietoties pa koplietošanas ceļiem ar traktoriem. Mēs arī papētījām Eiropas pieredzi, un arī Eiropā bija atsevišķas valstis, kurām maziem traktoriem jaunieši jau drīkst no 15 gadu vecuma braukt, kas ir ļoti pozitīvi. Viņi mazāk varbūt nododas sēdēšanai autobusu pieturā un alus sūkšanai, bet vairāk varbūt strādā. Plus tā daļa jauniešu, kas varbūt arī mācās profesionālajās skolās, viņiem ir iespēja arī jau praktiski tos darbus veikt. Viņi arī var iziet arī jau daudz labāk arī šo prakses saimniecībās. Un principā, manuprāt, ir ļoti svarīgi jauniešiem tādā vecumā jau iedot to signālu, ka tev ir iespēja arī strādāt, darboties, palikt laukos un strādāt lauksniecībā un citās nozarēs. Manuprāt, tā bija ļoti tāda laba iniciatīva, jo pareizā vecumā ir jāiedod pareizais signāls. Tad vēl arī tika veikti grozījumi, lai trešo valstu pilsoņi, tie, kas iebrauc Latvijā, lai viņi arī varētu uzreiz arī nozarē strādāt un darboties un vadīt šo tehniku, jo bija tāds interesants punkts par to, ka ierodoties Latvijā 185 dienas viņiem, tā, šeit ir jādzīvo, jāuzturās, jāstrādā, bet tu nedrīksti strādāt uz traktoru, kas mums bija pilnīgi nesaprotams. Ja mēs valkam paralēlus ar loģistikas nozari, ar smago automobīļu vadītājiem, tad principā jebkurš uzbeks atbraucot uz Latviju, 2. dienā jau var doties tālāk reisā pa Latviju, pa Eiropu. Manuprāt, tas arī bija svarīgi, un tas bija svarīgi arī attiecībā uz tiem latviešiem, kas varbūt bija savulaik aizbraukuši uz Angliju, uz Īriju, uz citām valstīm, atgriežoties šeit, viņiem bija jādod iespēja strādāt, nevis atkal jāpilda likuma punkts par kaut kādām 185 dienām. Tā ir lieka birokrātija. Un tad, protams, mēs arī pētījām tālāk šo Eiropas pieredzi, kaut vai Lietuvas pieredzi, kur arī, piemēram, Lietuvā tā situācija ar traktoru tehnikas kategoriju skaitu un nosacījumiem ir krietni vienkāršāk nekā Latvijā. Un tur jau bija iespējams ar B kategoriju vadīt attiecīgi traktoru tehniku, kuras jau nepārsniedz 60 kW. Tie ir plus mīnus tie 90 zirgi. Tāpat arī Dānijā izrādās, ka ar B kategoriju var vadīt traktoru tehniku, kombainus, ekskavātors un teleskopiskos iekrāvējus. Zviedrijā, Somijā, Īrijā, Islandē ar B kategorijas tiesībām var vadīt traktorus. Un kas bija interesanti, ka mums jau ilgstoši arī zemesargi un NBS darbinieki ar B kategoriju varēja vadīt attiecīgi militāro tehniku. Principā arī Latvijas likumdošanā mēs jau B kategoriju savā ziņā bijām pielīdzinājuši arī TR1, TR2 tiesībām. Un tad loģiski, ka mēs kā nozare arī virzījām šo priekšlikumu attiecīgi Saeimā. Diemžēl varbūt tādā brīdī mums neizdevās vienoties ar zemkopības ministriju, bet mums galvenais likumdevējs valstī ir Saeima. Un Saeimas Tautsniecības komisija atbalstīja, un tālāk arī Saeimas plenārsēdē tika atbalstīts priekšlikums par to, ka arī Latvijā mēs tomēr pārņemam Rietumē Eiropas pieredzi, mēģinam mazināt birokrātiju, radīt atvieglojumus arī uzņēmējiem, arī nodarbinātajiem, lai viņi var strādāt, pelnīt un viss notiek oficiāli un legāli. Un rezultātā tap arī šis priekšlikums, kā ar B kategorijas tiesībām un pārējām var vadīt mazos traktorus, un ar CC1, D1 un tālāk var vadīt arī šos TR2 kategorijas traktorus, kas ir lielie traktori, ekskavātori un viss pārējais. Tā kā nozarē cilvēki ir priecīgi, uzņēmēji ir priecīgi, tas nozīmē ir mazāk jāinvestē darbiniekā, viņam nav nepieciešams varbūt tagad mēnesi gadā doties uz autoskolu, lai iegūtu 3 vai 4 kategorijas, kā bija savulaik. Tā lieta ir sakārtotāka, un kas ir ļoti svarīgi, manuprāt, ka arī tie cilvēki, kas varbūt nav lauksaimniecības, mežsaimniecības vai būvniecības nozarē, bet viņiem varbūt ir lauku māja ar traktoru vai ne, un kaut kādiem iemeslu dēļ viņi varbūt nav tās tiesības tur iegūši. Nav laika, nav vēlmes, nav saprašana, varbūt kā to darīt, bet tagad viņi oficiāli legāli to savu mazo traktoru drīkst pārvietoties pa lauku ceļiem, pļaut zāli, rakt kartupeļus, un viņiem nav jāstraucās par to, ka viņi tagad apstādinās VTO vai ceļu policijas darbinieks un uzliks sodu par to, ka viņš brauc bez tiesībām. Un, manuprāt, arī tāda tendence, ka cilvēki ir to sapratuši, un tagad traktoriem iet vairāk iespējams arī tehniskās apskates, un noktas kārto situācija laukos sakārtojas no tāda juridiskā viedokļa, un tas, manuprāt, ir bijis pareizais signāls.
Nu jā, un te īsumā, jā, tātad parādīts tādā slaidā, kāda veida kategorijas mums ir, kāda veida tehniku var vadīt ar šīm te kategorijām. Tas it kā nav nekas jauns. Varbūt kārtējo reizi varam atgādināt. Jā, ka TR1 kategorija ir traktori, pašgājēju mašīnas, iekrāva ekskavātori līdz 7,5 tonnām. TR2 viss tas pats, tikai jau lielāka, smagāka tehnika. TR3 ir meža mašīnas, ekskavātori, iekrāvēs, speciālās pašgājēju mašīnas, ko gan mēs sakam, ka pamatā šie speciālisti tiek apmācīti arī Ogres meža tehnikumā, un tas, manuprāt, ir pareizi. Ja mēs vēlamies labu darbinieku, tad noteikti attiecībā uz TR3 kategoriju sūtam viņu tālāk arī kursos. Ogres meža tehnikums vai tehnikas tirgotāju kurs, manuprāt, ir ļoti laba iespēja arī šīs zināšanas papildināt. TR4 pamatā tā ir ceļbūves tehnika, tur arī smiltenes tehnikums, kursu apgūšana, tehnikas tirgotāji arī piedāvā kursus un tam līdzīgi. Un par TR1, TR2 kategoriju, protams, mums ir bijusi diskusija, vai tiesības ir vadīt, vai tiesības ir arī strādāt. Mēs vismaz esam lūguši Zemkopības ministrijai un VTA tādu vienotu pieeju par to, ka, ja ir tiesības vadīt, tas nozīmē, ir tiesības arī strādāt. Un mēs paši arī uzņēmēji laukos, ja vajadzēs tos darbiniekus iemācīsim, ja vajadzēs mēs viņus aizsūtīsim profskolās, ja vajadzēs mēs viņus aizsūtīsim pie tehnikas tirgotājiem uz dažādu veidu apmācībām, bet mums nevajag uzlikt finansiālo slogu attiecīgi un likt tos darbiniekus apmācīt autoskolās, kur varbūt to kursa kvalitāte nav bijusi laba, lai sagatavotu tiešām profesionālus darbiniekus. Okay. Labi, tad rezumējot, es saprotu tā, ka tātad šie grozījumi bija ar mērķi vienkāršot, vai ne? Tā kā dot papildus iespējas jauniešiem, mazliet vienkāršot tos, atvieglot situāciju laukos, lai veicinātu tā kā arī uzņēmēju darbību, lai mazinātu birokrātisko slogu un tā tālāk, vai ne? Principā tur ir vairāk iemesli, bet tas galvenais ir pārņemt arī to Eiropas pieredzi. Manuprāt, mums jau daudz kur patīk pārņemt Eiropas pieredzi, ja? Jā. Un daudzas lietas Eiropā notiek vienkāršāk nekā viņas ir notikuši pie mums Latvijā. Mēs bieži vien esam tādi, pārāk lieli varbūt birokrāti un pārāk daudz gribam kaut kādu kārtību, kas rezultātā rada haosu. Labi. Darīsim tā, ka jautājumi, ja kādam publikā gadījumā būs, tad mēs atļausim kungiem norunāt savas prezentācijas, un tad mēs tā kā dosim vārdu arī gadījumā, ja publikā ir kādi jautājumi vai paši savā starpā sarunāts. Ja? Labi, tad tālāk dosim vārdu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras pārstāvjiem. Pastāstiet mazliet par to likumdošanas rāmi, kas tad šobrīd ir atļauts, kas ko nosaka. Labdien! Mani sauc Ervīns Līpe, es pārstāvu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru, esmu Vidzemes reģiona nodaļas vadītājs. Tātad mēs šodien prezentēsim, kas ir mūsu galvenie normatīvie akti traktortehnikas vadītāju uzraudzībā. Un tie būtu tātad pirmais ir ceļu satiksmes likums, otrais ir ministra kabineta noteikumi numur 581, tie noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācības procesa kontrolas kārtību. Un ministra kabineta noteikumu numur 551 traktortehnikas vadītāju tiesību iegūšanu un atjaunošanu, kā arī traktortehnikas vadītāju apliecības izsniegšana, apmaiņa, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība. Tātad, kas ir traktortehnika vispār? Mēs esam paņēmuši definīciju no ceļu satiksmes likuma, un traktortehnika ir pašgājējs transporta līdzeklis uz riteņiem vai kāpurķēdēm, kurš pārvietojas ar savu enerģiju, kuram ir vismaz 2 asis, kura galvenā funkcija ir vilce, kurš ir īpaši izstrādāts, lai vilktu, stumtu, pārvietotu vai darbinātu konkrētas ierīces, mašīnas vai piekabas, un kura izmantošana cilvēku vai kravu pārvadāšanai pa ceļiem vai cilvēku vai kravu pārvadāšanai izmantojuma transporta līdzekļu vilkšanai pa ceļiem ir tikai sekundāra funkcija. Tātad, kā jau Mārtiņš iepriekš teica, ir izmaiņas no pagājušā gada jūlija, kur ar B kategorijas transporta līdzekļiem, kā mēs redzam, drīkst vadīt ne tikai B1 kategorijas transporta līdzekļi, kā arī A kategorijas transporta līdzekļi Latvijā, bet arī TR1 traktortehnikas kategorijas transporta līdzekļi. Un sākot jau ar C1, C1C kategorijas transporta līdzekļu vadītāju tiesībām, TR2 kategorijas transporta līdzekļi.
Tātad, kas ietilpst šajos transporta līdzekļu kategorijās? Tātad TR1 ir traktori, lauksaimniecības pašgāju mašīnas, komunālās un universālās pašgāju mašīnas, ekskavātori, iekrāvēji un speciālā pašgāju tehnika ar pilnu masu līdz 7500 kg. Tā ir pirmā kategorija. Un TR2 kategorija ir visi traktori, lauksaimniecības pašgāju mašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgāju mašīnas, buldozeri, ekskavātori, iekrāvēji un speciālās pašgāju mašīnas. Tātad, lai mēs tā kā noprecizētu un atgādinātu vēlreiz visiem skatītājiem, šīs izmaiņas vai šie grozījumi attiec uz pirmajām divām kategorijām, vai ne? Tieši tā. Tātad TR3 ir meža mašīnas, ekskavātori, iekrāvēji un speciālās pašgāju mašīnas. Tās ir atļautas vadīt tikai pēc kursu pabeigšanas, kā arī TR4, tās speciālās ceļu būvs mašīnas, buldozeri, ekskavātori, tās arī tikai pēc kursu pabeigšanas. Tātad. Un tad, ja es sapratu tagad pareizi, tātad, piemēram, cilvēks, kam ir B kategorijas transporta līdzekļu vadīšanas apliecība, drīkst vadīt, ja mēs šeit ļoti skaisti ir arī vizuāli attēls, kas ietilpst TR1, piemēram. Ja? Mazais, es skatos trešā ikoniņa no kreisās puses, mazais riteņu kompakti iekrāvējs, ko ļoti plaši izmanto ceļu būvē, noteikti arī laukos, bet arī tā skaitā ceļu būvē, tātad viņš var pārvietoties arī pa ielu vai jebkurā citā industriālā objektā. Un tātad šis cilvēks drīkst ne tikai vadīt šo transportu, bet šo traktoru tehniku kompakti iekrāvēju, bet arī ar to strādāt. Vai tas tā ir? Jā, pilnīgi pareizi, jo neviens normatīvais akts nenosaka aizliegumu strādāt ar šo traktoru tehniku, jeb precīzāk universālo pašgāju mašīnu, kā ir trešā ikoniņa. Labi, tad tagad parunāsim ar operatoru pārstāvjiem, operatoru instruktoriem mazlietiņ par to, kādēļ, ko tad nozīmē strādāt ar industriālo tehniku. Varbūt es varētu palūgt pulti pasniegt šeit Robertam. Tātad Roberts no uzņēmuma Sveko. Jā, mani sauc Roberts Mūrnieks. Pats strādāju ar industriālo tehniku jau vairāk kā 30 gadus. Šobrīd esmu industriālās tehnikas operatoru instruktors. Tātad, ja mēs runājam par strādāšanu, tās ir divos vārdos ļoti specifiskas, katram objektam atšķirīgas darbības un uzdevumi, kas ir jāveic ar konkrēto tehnikas vienību. Tāpēc, ja mēs runājam par šīm likuma izmaiņām, ir izkristalizējās viena liela problēma, kas ir, iedomājieties cilvēku ar B kategorijas tiesībām. Viņš ir nolicis eksāmenu ar vieglo mašīnu, un tajā pat laikā viņš drīkst braukt ar traktoru, kurš sver līdz 7,5 tonnām, un pie tam vilkt 2 piekabes, piekrautas ar, zaļbarību. Tas ir pilnīgi reāli, tā drīkst darīt. Kāda cilvēkam ir sajūta par bremzēšanas ceļu, gabarītiem un citām izrietošajām sekām, strādājot ar šādu tehniku. Bet reāli, legāli viņš to drīkst darīt. Tā ir viena problēma. Es atvainojos, tu runā tātad gan par gabarītiem, gan par svaru, ja? Tieši tā. Tīri par pārvietošanās ceļu satiksmē. Tieši tā. Vieglā mašīna mums ir līdz 3,5 tonnām. Ar šo pašu kategoriju mēs varam braukt ar traktoru, kurš sver 5 un vēl 2 piekabes piekrautas. Tas īsti nopietni neizklausās. Vēl viena problēma, kas ir vairāk globālāka, kas izkristalizējās, ir cilvēks, kurš gribētu strādāt ar traktoru. Viņam B kategorija jau ir varbūt arī C,
viņš iet un strādā. Tātad viņš nekur neies mācīties nevienā profesionāla tehniskajā skolā, jo viņam tas nav vajadzīgs. Viņam viss ir. Viņš juridiski to drīkst darīt. Ko tas nozīmē mums kā valstī? Mēs reāli norokam profesionālu tehnisko izglītību. Vidusskolas, tehnikumus, ja, tāda veida izglītība mums vienkārši viņai nebūs pieprasījuma. Viņiem jau tā līdz šim nebija viegli. Ar šīm izmaiņām tas tiek nonivelēts līdz ar zemi praktiski. Tu ieskicēji divas problēmas, bet kāpēc vispār tad vajadzīgas ir tās speciālās traktortehnikas tiesības tavuprāt? Kāpēc? Vai tad vispār vajag? Varbūt, ka var. Es paņemu tautā saukto bobkatiņu un braucu un kaut ko tur pašķūrēju. Man parādīs, kura poga, divas pogas uz augšu, uz leju, uz priekšu, uz atpakaļ. Jā, brīnišķīgi, un tu jau esi profesionāls. Es neesmu teikusi, bet man nav aizliegts. Tieši tā. Kā jūs minēju sākumā, katrs darbs ir ļoti specifisks, un traktora tehnika ir tā lieta, kur ir milzum daudz visādu agregātu un var veikt nenormālu skaitu visādu darbību. Un viss tas ir jāmāk darīt pareizā veidā, lai tas būtu droši gan sev, gan apkārtējiem, lai tas nesabojātu tehniku un lai pēc tam saimnieks nepateiktu, ka tā tehnika ir slikta. Vienvārds sakot, neprofesionāls operators uzņēmējiem izmaksā nenormāli dārgi. Ja te ir lūk, te ir ļoti, ļoti maziņš ieskats tajā, cik tas varētu izmaksāt uzņēmējiem. Neprofesionāls operators izmanto tehniku neefektīvi. Šajā slaidā mēs redzam, cik izmaksā uzņēmējam, ja izmanto neefektīvi kādu tehnikas vienību 2 gadu laikā. Tieši tik tas arī maksā. Ticiet man, ir vēl sliktāki piemēri. Bet, ja mēs pieslēdzam nelielu matemātiku, tad pie tam šīs ir tikai degvielas izmaksas. Ja mēs pieslēdzam nelielu matemātiku, 2 vārdos sakot, 5 gadu laikā neefektīvs operators iznīcina vēl vienu tieši tādu pašu jaunu tehnikas vienību. Tātad uzņēmējs pēc 5 gadiem varēja nomainīt, savu traktoru. Šajā gadījumā viņš to nevar izdarīt, jo viņam tās naudas nav. Jo tas ir izkūpējis kaut kur gaisā un remontos. Varbūt tu vari mazliet paraksturot šo slaidu, par kādu tehnikas vienību šeit ir runa un kā tieši šis cipars ir radies. Tu teici, tās ir degvielas izmaksas, ja? Un mēs šeit redzam tātad laiks kustībā, darbs, tukšgaita. Jā, konkrētā tehnikas vienība ir frontālais iekrāvējs, pietiekoši dārgs un liels. Kā mēs redzam, tukšgaitā viņš ir nostrādājis no savos 2 gados vairāk kā 40%, kas netū nav efektīvs darbs. Un līdz ar to, nezinot, kā ir strādāt efektīvi, šīs degvielas izmaksas arī veidojās. Plus pie tā, ja viņš darbojās tukšgaitā, iet motorstundas, iet papildus apkopes, papildus tehnikas nodilums, papildus remonti, kas pēc 5 gadiem izvēršās par diezgan iespaidīgu ciparu. Tātad šie dati ir no industriālās tehnikas pasaules, vai ne? Par visticamāk vidējās klases kādu frontālo iekrāvēju, vai ne? Jā, tieši tā. Plus mīnus, ok. Vai pēc šiem grozījumiem, taču ar šo frontālo iekrāvi joprojām strādāšanā ir nepieciešams speciālās traktortehnikas tiesības, jeb
jeb nē vairs Ar tagad? šo var braukt ar C kategoriju. Tātad neapmācīts operators radīs, strādājot ar šādu tehnikas vienību, bez speciālām zināšanām radīs savam īpašniekam iespējams šādus rezultātus. Un mazāk tehnikas vienība, droši vien vienkārši tas cipars būs mazāks, bet ideja tā pati. Jā, tieši tā. Mazāk tehnika būs mazāk, bet proporcionāli tas tieši tā arī būs. 5 gadu laikā, ja, mēs apēdam vēl vienu tādu pašu tehniku, tikai neprofesionāli strādājot. Mums šeit izskatās, ka ir nedaudz atšķirības starp nozarēm. Vai tā varētu būt, Mārtiņ? Jā, es redzu, Mārtiņš grib kaut ko pateikt. Vai tātad grozījumi tika ieviesti, domājot primāri par lauksaimniecību, vai ne? Un varbūt industriālā pasaulē tā situācija mazliet ir cita, vai tā varētu būt? Protams, mēs kā lauksaimnieku organizācija un nozare primāri šos grozījumus virzījām, domāju par lauksaimniecības nozari. Tas, kas attiecās varbūt uz industriālo tehniku, es domāju, šodien neviens neaizliedz labam darba devējam pārbaudīt pieņemamā darbinieka kvalifikāciju vai darbā pieņemt cilvēku ar attiecīgi nepieciešamo kvalifikāciju, ja? Vai tā ir varbūt smiltene, kas ir pabeigta, vai tie ir citi kursi. Es domāju, ka jebkurš gādīgs un gudras tehnikas tirgotājs Latvijā noteikti piedāvās arī savam klientam, kas par 150–200 tūkstošiem pērk frontālo iekrāvēju, kurš strādās gandrīz vai 24/7, un tas būs cilvēka varbūt vienīgais darbs, ko viņš ikdienā dara, strādās frontālā iekrāvējā, piedāvās nedēļas vai 2 nedēļu apmācību. Jo es domāju, ir atšķirība starp Volvo frontālo iekrāvēju vai kādu citu, un katram ir tās nianses. Un tas ir pareizi, ka tehnikas tirgotājs, tirgojot jaunu tehniku, piedāvā šīs apmācības. Un tas darbinieks iespējams 5 gadus no vietas to vien ikdienā darīs, ka strādās ar to frontālo iekrāvēju kaut kur karjerā vai šķeldas kaut kādā ražotnē, granu ražotnē un tam līdzīgi. Cita lieta ir bišķīt laukos, kur mums kā uzņēmējiem ir jādod iespēju cilvēkam nopelnīt. Mums ir arī dažādu nozaru saimniecības. Ja? Var gadīties, ka varbūt pavasarī cilvēks ar TR2 kategoriju veic zemes apstrādes darbus, sēj. Vēlāk ar TR1 kategoriju traktoru viņš veic kultūra augustu sējumu kopšanu. Pa vidu viņš vēl ar ekskavātoru tīra melorācijas grāvjus. Ziemā viņš ar to pašu ekskavātoru knaiba krūmus attiecīgi vai ne. Un vēl augustā, septembrī frontālo iekrāvēju krauju graudus iekšā fūrē. Ja? Tā kā cilvēkam ir jāprot daudz un dažādi darbi, un tai kvalifikācija arī ir jābūt ļoti, ļoti dažādai attiecīgi, vai ne? Un pirms tam tas bija apgrūtinājums, ka tev ir darbinieks varbūt jāizsūta autoskolā, kur viņam nekas īsti netiek iemācīts, bet tu kā darba devējs viņa vietā samaksā šai autoskolai 4x500, varbūt tur no 1000 līdz 2000 eiro tikai par to, ka viņš iegūst to apliecību, bet principā neiegūst iemaņas. Un par to iepriekš minēto piemēru par B kategoriju mazo traktoru 2 piekabēm, es nedomāju, ka mums Latvijā cilvēki ir dumjāki. Ja Rietuma Eiropā to drīkst darīt, tad Latvijā mēs to aizliegsim. Kāpēc mums ir jārada kaut kāda lieta birokrātija? Tāpat, ja cilvēks ir iegūjis B kategoriju, tas nozīmē, viņš ir izgājis narkologu, viņam ir iedot ārstīs ziņa, viņš ir nolicis B kategorijas tiesības. Cik daudzi šodien ar pirmo piegājienu noliek B kategorijas teoriju vai braukšanu, vai ne? Un tāpat ir arī apdrošinātājs atbildīgs un darba devējs. Es domāju, arī darba devējs vienmēr izvērtē, vai cilvēkam ar B kategoriju dot traktoru tehniku, kuru traktoru tehniku un kuru darba veikšanai. Runājot par to darba daudzpusību zemnieku saimniecībās, jāatzīmē gan, ka arī industriālajā pasaulē ir daļa operatori, kas specializējas, un, piemēram, viņš tikai uz kāpurķēžu ekskavātoru strādā karjerā. Ir arī tādi, kas strādā, piemēram, nomas uzņēmumos vai privātā uzņēmumā, kas dara visu. Ja? Runājot par to, ka tas ir uzņēmēja interesēs, protams, lai viņam būtu pēc iespējas zinoši un apmācīti darbinieki. Vienīgais stāsts ir par to, ka tas paliek tīri uz cilvēku sirdsapziņas, tā kā uz goda prāta. Un vai mēs gluži esam tajā savā
negribētos teikt garīgās attīstības pakāpē, bet vai tajā apziņas pakāpē mēs esam turpat, kur tā Rietuma Eiropa, kur tas viss ir atļauts, bet tā ir droši vien varbūt cita mazliet jau diskusija. Es domāju, ka mēs neesam sliktāki pie Rietuma Eiropas. Sliktāk mēs noteikti neesam, varbūt. Vai ne? Mēs esam varbūt labāki pat, jā. Tā es gribētu domāt un aicināt, jā. Jā. Labi, varbūt... Redzēt, Rietuma Eiropā varbūt problēma ir tāda, ka tas darbinieks teiks, es braucu ar šo un ar to es neprotu un es nekāpšu un nemācīšos. Jā, viņiem ir cita veida problēmas parādās, vai ne? Mēs atkal sakām varu, protu, un tad braucam un tad mācamies lidojumā. Nopelnīt un visiem gribas labu darba vietu un sociālās garantijas un vispār, vai ne? Tā ir, jā. Labi, dosim vārdu varbūt Jurim. Kādas tavas pārdomas šo visu klausoties, kāda ir tava pieredze tieši par darbu ar industriālo tehniku, vai ko tu vēlies pateikt par apmācību? Sveiki, mani sauc Juris Steps. Strādāju jau 17 gadus un vēl jau šobrīd varu pateikt attiecībā par sevi, kad katra diena, katrs darbs, to, ko es daru, es mācos katru minūti, katru dienu. Jo problēma, ko es saskatu visā šitajā lietā, kad ir samainītas šīs kategorijas kārtējo reizi, kad tā kā Roberts ieskicēja to, ka mēs zaudējam profesionalitāti, bet lielākā problēma ir tāda, ka kaut vai atverot vaļā to pašu darba piedāvājumus vai darba meklētāji, palasot tos piedāvājumus, pirmā ailīte, kas vienmēr ir ierakstīta, mums vajadzīgi ar pieredzi. Man rodās jautājums, šitās te autoskolas, kas ir dotajā momentā nolikvidējušās, aizvērušās, palikušas, mums ir uz vienas rokas pirkstiem skaitāmas apmācības iestādes. Kur smelties cilvēkiem, tie, kas grib strādāt profesionālos iemaņas? Tā ir lielākā problēma, ko es redzu visā šitajā būvniecības nozarē, jo prasa ar pieredzi. Viņiem nav tie, kas brauc ar B kategorijas vai C kategorijas šofera tiesībām. Viņi ļoti labi jūtās uz ielas, viņi var aizdzīt no nomas punkta uz objektu, no objekta uz citu objektu, no objekta atpakaļ uz nomas punktu vai saimniekam pārdzīt tehnikas vienību. Jā, es tam visam piekrītu, tur ir ļoti liels pluss un arī veikt to pašu tehnisko apskati. Bet profesionalitāte, ko uzsveram mēs ar Robertu, viņa šobrīd ir pazaudēta par visiem 100%. Tas, kā operators, tā ir profesija. Tehnikas operators ir profesija. Tā ir tieši tāpatās kā profesija. Skolotājs, mediķis, pavārs, vienalga nosauciet jebkuru profesiju. Tā ir tiešām profesija ar lielo burtu. Operators, tas ir ar lielo burtu. Viņam ir jājūt tā tehnika, tas ir viņa darba kabinets. Viņam ir jāiemācās gabarīti, viņam ir jāiemācās strādāt, viņam ir jāiemācās dažādi darba apstākļos strādāt. Tie paši cilvēki strādā blakām tam pašam ekskavātoram. It sevišķi ceļu būvē, kad ir bez viņa uz ielas vai uz tā paša jaunu būvētā ceļa strādā vēl vismaz 100-200 cilvēki ar grābekļiem, lāpstām, mazākām tehnikas vienībām. Iet garām, neievēro darba drošību, ļoti bieži ir mazie negadījumi, par kuriem vispār statistikas nav. Šeit es redzu to lielāko problēmu. Jā, labumu es redzu to, ka mums ir parādījusies ļoti lielāka mobilitāte. Paldies. Varbūt Lauris var pakomentēt par tām apmācību iespējām, jo viens ir jauniešus apmācīt, teiksim, skolas kaut kāds, bet tiešām, kā Mārtiņš minēja, atgriežās kāds cilvēks no laimes meklējumiem ārzemēs un gribētu, piemēram, pārkvalificēties par operatoru, vai viņš arī to var šajās proftehniskajās skolās izdarīt, vai kur viņš to var izdarīt? Protams, pajautāja arī pat zālē esošajai Ogres tehnikumam. Arī viņi piedāvā tādu programmu, tā kā jebkurš, kuram ir vadītāja apliecība, bet viņš nemāk varbūt to meža mašīnu darbināt, viņi var aiziet uz Ogres tehnikumu un tā kā apgūt konkrēto jau,
moduls, sauksim tā varbūt. Tāpat arī smiltens tehnikums. Nu, pašlaik izskatās, ka tā ir tāda vienīgā iespēja. Nu, otra iespēja ir pie dīleriem to apgūt. Tad mums ir divi. Jūs minējāt ogres tehnikums un smiltens tehnikums, jā? Tie ir tā, ko es ātrumā nosaucu. Protams, gan jau ir arī citi. Nu, par lauksaimniekiem noteikti jārunā jau Kandavu, Cīravu. Nu, es saku, es nereklamēšu konkrēti varbūt kādu konkrētu skolu, bet ir iespējas tādas. Varbūt vēl bišķiņi atgriežoties pie tā, kur tā problēma, kā Mārtiņš teica, kad lauksaimniecībā sāk rasties tajos laikos tā nepieciešamība pēc tam, lai varētu vadīt vairāk to tehniku. Agrāk jau saimniecībās ļoti maz bija, kam bija teleskopiskie iekrāvēji un ekskavātori. Un tad, es domāju, Mārtiņš piekritīs, ka viņi saradās katrā sētā un tā problēma izgaismojās zemnieku pusē. Protams, šeit ir cits viedoklis ir no būvniecības industrijas. Vai šīs apmācības šajos tehnikumos kaut ko maksā pieaugušam cilvēkam? Aptuveni, es neprasīšu precīzi cipars, bet orientējoši. Protams, pavēlt neko tur nedara, bet konkrēti par summām neinteresējos. Tā ir katras skolas lieta. Tā kā jāgriežās pie katras skolas, jājautā, ko tas maksā un cik ilgi tas laika aizņem. Bet tad tur visas 4 traktoru tehnikas kategorijas var apgūt, ja? Respektīvi, visu 4 kategoriju traktoru tehnikas vadīšanu. Nē, šeit es runāju ne par kategorijām, bet tieši varbūt par tām specifiskām iemaņām. Par prasmēm. Jā. Jo dīleris arī, par ko Roberts var pastāstīt, apmāca, protams, bet primāri dīleri bezmaksas apmācība. Tas ir tā kā, lai vienkārši pastāstītu, ar ko šī tehnika atšķiras varbūt no līdz šim ierastās. Ja? Bet varbūt tu vari pastāstīt, kādas padziļinātas apmācības jūs piedāvājat. Jā, ja tā īsumā, tad ir 3 apmācību veidi. Viens ir nododot jaunu vai lietotu tehniku, kas, kā tu teici, vairāk ir atšķirību meklēšana starp klienta iepriekšējo un tagadējo. Ja? Protams, es pastāvu aiz stūra un paskatos, kā cilvēks strādā, ja? Bet pamatā tas ir iepazīstināšana ar jauno produktu. Tas ir tīri tā kā jūsu paši interesēs, es tā saprotu. Jā, protams. Lai tiktu pilnvērtīgi izmantotas gan tehnikas iespējas, gan efektīvs darbs. Tālāk ir pamatapmācība, ko mēs esam ieviesuši nesen, kas ir domāta tieši, teiksim tā, cilvēkiem, kas ir balta lapa. Tas varētu būt gadījums, ka kāds vēlas pārkvalificēt. Piemēram, ir operātora trūkums mums valstī, kā mēs zinām, kāds ir paņēmis darbā cilvēku, un viņš nezina vispār neko. Tieši tā, tieši šis ir tas gadījums. Tad instruktors 1-pret-1 ar operātoru tīri praktiski brauc pa konkrēto darba vietu, darba laukumu, veic dažādus darbus. Ja vajag kaut kādas korekcijas, uzreiz izdaram, lai cilvēks strādātu pareizi un efektīvi. Tas ir tā kā pamat funkciju, pamat iemaņu ieaudzināšana operatoram. Un tas ir tā kā pa maksu? Jā, protams, tas jau ir par maksu. Jā. Un cik ātrā laikā vienu cilvēku var apmācīt? Ļoti atkarīgs no cilvēka. Ir cilvēki, kas dienas beigās strādā jau pilnīgi pat neapmierinoši, bet labi. Ir cilvēki, kam pēc nedēļas vēl ir grūtības ar kaut ko. Tas ir ļoti individuāli. Un nākamais līmenis jau ir uzņēmumiem, it sevišķi lieliem uzņēmumiem, kas ir, bet tur var jebkuriem uzņēmumiem, teiksim tā, kur notiek darbs grupās, kas ir efektivitātes paaugstināšana un tā kā kvalifikācijas celšana, kas ir tieši tēmēts uz efektīvu un pareizu tehnikas izmantošanu, kas ir cilvēkiem ar priekšzināšanām, kuriem nav jāstāsta, uz kuru pusi kas kustās, to viņi zina, bet kā to visu darīt,
kā to darīt precīzi un efektīvi, tas jau ir nākamais līmenis. Jā, arī tādas apmācības veicam. Un tas tā tad ir pārsvarā šīs divu veidu apmācības, ko jūs padziļinātās, ko jūs piedāvājat, ir industriālai tehnikai. Runājot, tā ne lauksaimniecības, ne meža saimniecības, ja? Tieši tā, visa industriālai tehnikai, neatkarīgi pat kura brenda tehnika tā ir, jo darba principi jau ir vieni un tie paši. Tie ir iekrāvēji, ekskavātori, greideri, buldozeri, pilnīgi vienalga. Tā tad ir iespējas, tad industriālās tehnikas īpašniekiem un uzņēmējiem ir iespējas apmācīt savus darbiniekus. Un kā mēs dzirdējām, arī lauksaimniecības uzņēmumiem par maksu mēs varam dabūt kvalitatīvus darbiniekus. Jā, tieši tā. Jā. Mārtiņš vēlējās kaut ko teikt. Jā, es gribēju papildināt tas, ko stāstīja Roberts, tas ir tas labais piemērs, uz ko mums vajadzētu iet. Jo tie grozījumi jau notika un tika veikti tikai tāpēc, ka mums bija autoskolas, kuras Rīgas centrā apmācīja ekskavatoru vadītājs. Ja? Tu samaksā 500 eiro, tev viņš it kā pat juridiski, teorētiski nokārto arī praktisko to eksāmenu un braukšanu tās 20 stundas, bet faktiski viņš neko neprot. Mēs kā uzņēmēji tad vērtējam. Ja atnāk cilvēks, kurš prot strādāt ideāli, ja viņu var iemācīt arī labi, ja nē, tad mēs labāk maksājam profesionālam uzņēmumam, profesionāliem cilvēkiem, kur arī to darbinieku attiecīgi iemāca. Ja? Un tas ir droši vien tas pareizākais arī piegājiens. Katrs izvērtē situāciju, un ja tas darbinieks ir jāapmāca, sūta uz smilteni, sūta tehnikas tirgotāju kursos, un ja vajag, par to mēs arī samaksāsim. Nav jau jautājums par naudu. Ir jautājums, ka samaksājot to naudu, tu jau gribi arī atdevi kā uzņēmējs. Bet būtība ir tāda, ka tas paliek tātad uzņēmuma īpašnieka atbildība vai viņa godaprāts, vai ne? Jo tas tā kā paralēli mums ir arī, ir piemēram, lai iegūtu B kategoriju, ir jānokārto arī teorija un braukšana, bet ir arī skolas, kuras māca arī drošu braukšanu, ja, kur nekas nav atrunāts ceļu satiksmes likumos un tam līdzīgi, bet ir droša braukšana. Ja tu kā vadītājs gribi droši braukt ziemā un tev nav pieredze, tu ej uz to skolu, maksā un tevi apmāca vēl papildus, ja. Tas pareizais. Un es domāju, ka paralēli arī šīm kompānijām, kas tirgo tehniku, varbūt arī brīvie, teiksim tā, putni, kas var nodarboties ar šo te operatoru apmācību. Ja? Tātad tie cilvēki, kas varbūt savulaik ir strādājuši skolās un ir iemaņas, nesezonā viņi var braukt uz būvniecības uzņēmumiem un apmācīt darbiniekus tur uz vietas jau faktiski ar to tehniku, kas tur ir pieejama. Un tas ir tas pareizāks risinājums. Ja? Labi. Man ir tāds jautājums, varbūt vairāk tehniskās uzraudzības aģentūras pārstāvjiem. Mēs, protams, domājam un uzskatām, ka mēs esam vismaz tikpat labi kā Rietuma Eiropa, un tomēr, kas tad kontrolē to, vai man ir tās tiesības, vai man nav tās tiesības, ar ko es drīkstu braukt, ar ko es nedrīkstu, kas kontrolē to uz ceļa, kas vai es pa savu saimniecību vai pa savu mazdārziņu var braukt, ar ko es gribu? Tad droši vien būs pirmais jau ir ceļu policija. Tad, manuprāt, arī pašvaldības policija var turēt un apturēt un pārbaudīt robežsardze un arī Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra. Mēs varam apturēt traktoru tehniku. Mums ir tāds likumā ierakstīts, ka mēs to drīkstam darīt. Tas ir tad, ja traktoru tehnika pārvietojas pa ceļu, ja? Jā. Bet, piemēram, karjerā strādā traktoru tehnika vai lauksaimniecībā strādā traktoru tehnika, vēl uzņēmuma teritorijā strādā traktoru tehnika, kas nav koplietošanas ceļi. Ja? Kas tur var pārbaudīt? Kas to kontrolē? Šeit jau uzreiz jārunā noteikti ir tā, ka traktoru tehniku var izmantot, ievērojot darba drošības noteikumus, un līdz ar to arī tajās vietās uzņēmumos ir darba inspekcija. Tās darba inspekcija, ja? Un ja viņi neuzzina, tad viņi neuzzina. Tad laikam tā sanāk. Tad cerēsim, ka viss ir kārtībā. Labi. Patiesībā jau tas ir ļoti nopietns jautājums. Es domāju, mēs esam ieskicējuši aptuveni problemātiku un situāciju. Pirms mēs turpinam, jo mēs, es domāju, varam par šo tēmu runāt vēl ilgi, arī tīri savstarpēji. Vai ir kādi jautājumi publikā? Kungs, mikrofonu lūdzu.
stādieties tad priekšā un kam jūs tieši uzdosiet šo jautājumu, ja? Uldis Krūmiņš, Latvijas autoceļu uzturētājs. Man ir jautājums, varbūt es nezinu, kuram no kungiem vairāk attiektos, bet man tās pārdomas bišķiņi radās no tās tēmas, kad ar B kategoriju varam braukt ar traktoru, ar C, ar lielāku traktoru, jā. Bet vai ir paredzēts arī kaut kāds pretējais virziens, kad ar traktoru tiesībām var braukt ar B kategorijas automašīnu, jo, ja mēs paskatāmies, šodienas jaunieši, 18, 19, 20 gadi, kam ir traktoru tiesības, grūti iedomāties, ka viņš nespēja braukt ar vieglu automašīnu. Un viegla automašīna, ja mēs paskatāmies šodien pret traktoriem, kas stāv tepat vai ārā, ir ar kā minimums 2, 3 reizes mazāk vadības svirām nekā ir traktoram. Paldies. Tā, kurš var atbildēt uz šo? Tāds provokatīvs jautājums. Atbildēšu tā, ka nekur Eiropā šāda pieredze nav. Un droši vien Latvijā mēs arī tādu pieredzi nepārņemsim. Kāpēc mēs nevaram būt mēģināt pirmie? Redziet, mēs jau te ar B kategoriju un traktoru vadīšanu nevaram vienoties, vai ir pareizi vai nav pareizi. Bet, es domāju, ka arī kungi varbūt piekritīs, ka pašreizējā traktora tehnika ir sarežģītāka nekā viegla automašīna. Ja viegla automašīnu mēs nopērkam, lai aizbraukt, uz veikalu, uz teātri, uz pludmali vasarā, tad ar traktoru tomēr mēs strādājam. Un strādājot, tas ir sarežģītāk nekā vienkārši braukt no punkta A uz punktu B. Tur gan jums ir taisnība, jā. Es no savas puses teiktu, ka šeit atslēgas vārds ir ātrums. Par tehnoloģijām un svirām, protams, tur nav ko runāt, ja? Vieglā mašīna ir krietni vienkāršāka, bet atslēgas vārds būtu ātrums. Bet traktori arī tagad 50 iet lielākā daļa un ir arī kas vēl ātrāk. Tā, vēl mums ir, vai jūs saņēmāt atbildi uz savu jautājumu? Daļēji, jā. Es domāju, ka kungi varbūt apdomās, kad arī tomēr ir iespēja Latvijai būt šī jomā, varbūt pirmiem mēģināt virzīt ko. Tā, vēl viens jautājums mums bija. Likās, ka pacēla viens kungs roku, laikam pazuda. Vai ir vēl kāds jautājums publikā? Šobrīd nav. Labi, ja parādīsies, tad Liena palīdzies. Mums ir atlikušas mazliet vairāk kā 13 minūtes līdz diskusijas beigām. Varbūt varam īsu ieskatu katrs no sava skatu punkta. Kādi tad šobrīd ir tie plusi un mīnusi šajā situācijā? Tātad plusi ir skaidrs, kādi bija iemesli un ar labu domu tas tika darīts, bet vai ir tātad kādi mīnusi? Un kas tad būtu darāms? Jo mūsu mērķis ir no šīs diskusijas aiziet tomēr ar kaut kādu sauso atlikumu, ar kaut kādiem vai vienoties par kādu kopsaucēju, vai vismaz izdarīt kādus individuālus secinājumus par to, vai un kas tad būtu turpmāk darāms un pilnveidojams, lai mēs visi tā droši varētu darboties ar traktoru tehniku. Tad ar kurš vēlas sākt? Roberts? Jā, kāpēc ne? Tā tad pavisam īsi. Mīnusi. Sākam iznīcināt profesionāli tehniskās izglītības iestādes Latvijā. Tai skaitā arī tās bāzes, kas apmācīja, ārpus skolām, kas apmācīja TR1, TR2 kategorijas. Tas praktiski nav vajadzīgas šobrīd. Tur bija darba vietas, tur bija ieguldīti kaut kādi līdzekļi un tā tālāk. Ja operatoru profesionalitāte, tas noteikti cietīs. Protams, tas viss ir uz uzņēmēju pleciem uzvelts, ja? Bet Juris man neļaus samelot. Man vajag to profesionālā cilvēku šodien, nevis pēc gada. Man ir objekts šodien. Tieši tāpat arī lauksaimniecībā man ir vajadzīgs profesionāls šodien, nevis sezonas beigās. Tā ir tā problēma. Kamēr es viņu mācīšu, man sezona paies. Protams, mēs te visu laiku par negatīvo un mīnusiem. Ir viens liels pluss, jā, cepuri nost, ka ir pazemināts vecuma cens. Jā, tas jauniešiem, es teiktu, ka dos
gandrīz esmu pārliecināts, ka dos pietiekoši lielu stimulu tiem, kam jau tehnika patīk. Tas ir ļoti pozitīvi, ka viņš reāli, legāli var strādāt un jau apgūt savas zināšanas. Tas ir, jā. Kas būtu darāms, lai mazinātu tos mīnus? Ļoti grūts jautājums. Vajag laiku padomāt? Vajag laiku padomāt, okay, jā. Labi. Ejam, Juris, kāds tavs viedoklis? Mans viedoklis ir par šo te, kā varētu teikt, globālo problēmu. Varbūt ne problēma, varbūt tas ir labums. Kā jau es teicu, viens liels pluss ir tas, ka mēs paliekam mobīli. Tas ir ļoti nosvara, bet tas, kas attiecās uz būvniecības nozari, jā, diemžēl mums tā profesionalitāte trūkst. Un mans ieteikums būtu varbūt atgriezties atpakaļ pie šīm te pašām divu veidu tiesībām, kā tas bija savā laikā, kad ir mums traktortehnikas vadītāja apliecība un ir speciālās tiesības. Ko mēs šeit iegūsim no tā, ka mēs būsim spiesti audzēt profesionālus cilvēkus un arī pašiem cilvēkiem būs lielāka interese apmeklēt, iet šo te smago ceļu uz šo te profesiju. Un kā tu nodalītu, ko nozīmē traktortehnikas vadītāja apliecība un speciālās traktortehnikas vadīšanas tiesības? Šeit ir atkal jāsēžās visiem kopā pie, kā saka, apaļā galda un jārunā un jāsadala kategorijas, kas ir atkal sarežģījums. Varbūt ne kategorijas, bet kategorijās apakšpunkti jāsadala un strikti jānodala, kas mums ir lauksaimniecības tehnika, kas mums ir būvtehnika. Nu jā, tur varētu būt, jo dziļāk mežā, jo vairāk koku zināmā mērā, vai ne? Tieši tā. Jā. Pie šīs traktortehnikas vadītāja apliecības varbūt es varu piemetināt, var palūkt to slaidu, kur tās tiesības bija. Jautājums laikam vairāk valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai vai visticamāk jau kādiem gudrākiem prātiem, kas šito ir izlēmuši. Es pieļauju, ka ne man vienīgiem tāds jautājums, kāpēc ekskavators un iekrāvējs ir visās kategorijās? Kurā brīdī iekrāvējs kļūst par meža mašīnu, kurā brīdī tā ir ceļu būves mašīna un kurā brīdī iekrāvējs parastais? Es pieļauju, ka īsti nevienam tas nav skaidrs. Vai Lauris vēlas komentēt? Ja? Tā es varētu iekomentēt vienīgi to, ka meža mašīna nemaina status. Tajā brīdī, kad viņi ir ekskavators, tad viņš ir visu laiku ekskavators. Pieliekot tur kausu, nomainot, nemainās grupa, teiksim tā. Un tad, kad tika apvienotas kategorijas, tad tika nolēmts, ka ja man ir TR3 vai TR4 kategorija, tad es varu arī vadīt. Tāds bija tas globālais lēmums. Tātad frontālais iekrāvējs ar baļķu satvērēju ir iekrāvējs parastais, ar ceļa nomaļu izlīdzinātāju, tā ir ceļu būves tehnika. Tā sanāk. Ja viņš ir iekrāvējs, tad viņš ir iekrāvējs. Viņš nebūs ceļu būves vai ostas iekrāvējs. Ar kuru kategoriju es varu uzbērt ceļa nomalas? Ar TR2, TR3, TR4. Ja kāda no tām kategorijām ir, vai šeit vēl arī autovadītāja kategorija. Te varbūt arī tāds no manas puses bišķiņi gribēju piemitināt, ko regulāri klienti uzdod jautājumu par to, man ir attiecīgais, nerunāšu varbūt te par iekrāvēju, bet ar ko drīkst vadīt. Tad ir tā, kā es parasti atbildu, ir tā, ja reģistrācijas apliecībā augšā ir pirmais ieraksts ir nosaukums. Ja tur rakstīts ir ekskavators, tas attiecīgi pagriež vadītāja apliecību otrā pusē un skatos, vai man ir tā kategorija pretī, kur viņš ir ierakstīts vai nav.
Šeit ekskavators būs pie visām. Es tā ātri nevaru iedomāties vienu piemēru, ko varētu noraksturot. Bet, principā jāskatās ir tā, ka kas ir reģistrācijas apliecībā rakstīts, tas vajag pretī arī vadītāja apliecībā. Vai, Lauri, jūs redzat pēc šodienas diskusijas, kas būtu maināms vai ko varbūt varētu ierosināt, par ko būtu jāpadomā? Gribētos varbūt vairāk, tas vecuma cenzus ir samazināts, bet klienti, teikšu, neizmanto. Ir ļoti maz, kas ir nokārtojuši ar 15 gadu vecumu. Ja nemaldos, bija 19 cilvēki kopš perioda, kad ieviesa to vecuma cenzu. Samazināja, tā teikt. Varbūt nezinu daudz to, bet ir reklāma it kā bijusi visur jau, ka to drīkst vadīt iegūt no 15 gadiem. Varbūt kaut kā, varbūt šis video palīdzēs to popularizēt, to jautājumu. Tā kā likt aizdomāties varbūt un padomāt, jo tiešām jautājums nav vienkārši. Te ir gana daudz sarežģītu nianšu, un, kā mēs zinām, tad Dievs ir detaļās un par visu ir jāpadomā. Tieši tā, un varbūt vēl arī pieminēšu, ko varbūt jaunieši nezina. Ar traktoru kategoriju var vadīt arī mopēdu. Un ir bijuši vecāki, kas saka, nē, es savam bērnam neļaušu ar to divriteņa aparātu braukt. Kā konkrēti man tas klients nosauc nāves mašīnu, bet tad viņš saka, es gribu, lai man meita apgūst tiesības un brauc uz skolu reāli ar traktoru. Varbūt arī variants. Tad jau tuvu ir tam, ka auto arī varbūt drīkstēs vadīt, kā pārstāvs no autoceļu uzturētāja ierosināja. Es ar šeit atbildēšu kungam, kurš uzdeva jautājumu. Jā, pašlaik uz otru pusi nav normatīvs, nekādā virzienā nav paredzēts. Varbūt vieta ierosinājumiem. Ervīnam varbūt kāds komentārs? Jā, es šeit redzu problēmu tieši būvniecības nozarē. Es domāju, ka viņiem ir labi priekšlikumi. Varbūt mēs nemainītu vadītāja apliecības, bet varbūt viņi varētu sadoties rokās un izveidot tādu organizāciju, kas tiešām nodarbotos ar praktisko apmācību un beigu rezultātā tiešām atzīt, ka tas cilvēks ir derīgs darbam ar konkrēto iekārtu un izsniegt kādu apliecību. Tas būtu ļoti labs risinājums. Varbūt jānāk kopā un varbūt mums jāmēģina arī tās kategorijas nodalīt. Paldies! Jā. Un tad Mārtiņš, ko nobeigumā varētu teikt? Jā, tas bija labs priekšlikums par to, ka varbūt tiešām arī būvniecības nozare sanāk kopā un varbūt vienoties ar atsevišķām autoskolām, kas tiešām ir gatavas mācīt, nevis apgūt Eiropas Savienības līdzekļus bezdarbnieku apgūšanai un ražot jaunus bezdarbniekus, kuriem ir tiesības, bet nav nekāda saprašana, ka varbūt viņi tiešām ir gatavi nākt un palīdzēt un apmācīt tos cilvēkus. Un varbūt arī paši tehnikas tirgotāji var sanākt kopā un izdomāt, kā tālāk rīkoties. Plus mums ir tomēr diezgan daudz arī nopietni būvniecības uzņēmumi, kuri varbūt ir gatavi arī ieguldīt finansējumu, lai varbūt nesezonā šos te darbiniekus grupās vestu un apmācītu. Mēs kā lauksaimniecības nozare, manuprāt, esam darījuši pietiekami prātīgi un gudri, lai jau saulaicīgi mēģinātu nepieļaut tās problēmas ar nodarbinātību, kas ir, piemēram, radušās attiecībā uz CCE kategorijas autovadītājiem, kas mums Latvijā trūkst un nav, vai to, kas pašlaik notiek Rīgas pašvaldībā vai vispār ar sabiedriskā transporta vadītājiem, kur ir problēma. Ja? Kur ir problēma, kāpēc mums tie reisi tiek atcelt, tāpēc, ka nav vadītāji. Un mēs jau proaktīvi kā nozare rīkojamies, lai nepieļautu šādu līdzīgu situāciju. Mums bija svarīgi, ka cilvēki, kas varbūt strādā pa policistiem, ugunsdzēsiem, NBS cilvēki, zemesargi, ka viņi arī savā atvaļinājumā, sezonas darbos var nākt arī nozarē un piepelnīties un arī palīdzēt attiecīgi. Ja? Un ir svarīgi, lai tas cilvēks arī oficiāli legāli var vadīt to kombainu vai traktoru, ja viņam ir tā B vai C kategorija. Tas mums ir ļoti svarīgi attiecīgi. Un arī par jauniešiem, jā, varbūt nav daudz, kas no 15 gadu vecuma nokārto tās tiesības, bet ir svarīgi, lai jaunietis 16 gadu vecumā
mācoties kādā koledžā, tehnikumā vai vienkārši vecāku saimniecībā strādāt, drīkst vadīt jau puslīdz normālu traktoru, kas nav tikai Belarus, vai ne, bet arī traktors 100 plus zirgi attiecīgi, ja, kur šodien principā lielākā daļa nopietnās tehnikas tāda arī ir, 100 plus zirgi, vai ne, lai viņš oficiāli legāli var strādāt, nevis slapstīties un baidīties, ka viņu kaut kur uz ceļa kāds noķers un par to sodīs. Man ir vairāk kā 30 gadu stāžu tehnikas vadīšanā, un 22 gadus man ir tiesības. Un pirmo reizi man uz ceļa apturēja 16 gadu vecumā VTO inspektors. Man līdz nebija neviena dokumenta toreiz. Ziniet, kā laukos tā notiek. Attiecīgi, tad mums bija tur jārisina tā situācija, jo viss jau bija kārtībā. Tā kā, un ja toreiz būtu noķerts un nebūtu tās tiesības vai nedroši, nu tad tā vēlme braukt pa ceļu būtu atkritusi uz daudziem gadiem. Mums svarīgi jauniešos neradīt to baili. Viņus nozarei vajag. Tas noteikti ir svarīgi. Nu, es savukārt industrijas vārdā pēc šodienas, atbildot uz jautājumu rakt vai nerakt, gribētu teikt rakt. Tādā nozīmē, ka rakt strādāt, stumt, pārvietot, krāmēt un tā tālāk, vai darīt katram savu darbu. Bet iespējams, ka šī diskusija varētu kalpot par pamatu kaut kādai tālākai diskusijai, vai ne? Pēc iespējas daudzpusīgāk apskatīt šo jautājumu un nevis meklēt, kur ko, kāpēc kāds kaut ko ir izdarījis vai nav izdarījis, bet domāt kopīgi, ko mēs visi varam darīt uz priekšu, lai atvieglotu. Un, protams, ka mēs uzskatām, ka mēs esam vismaz tikpat labi kā Rietuma Eiropa. Paldies jums šodien. Bija ļoti vērtīgi, manuprāt. Paldies arī skatītājiem. Un varbūt uz tikšanos. Paldies. Paldies. Paldies.